Jauniešiem galvenais ir draugi, tā draugu grupa, kurai viņi jūtās piederīgi. Viņi ļoti vēlās tur būt, jo vecāki tajā mirklī sāk, teiksim, tā vecāka autoritāte pāriet uz draugiem vai uz kaut kādiem elkiem. Ja? Un tiklīdz viņi atrod šo atbalstu, varbūt netik labvēlīgā cilvēkā, personā vai vidē, tā šis risks viņam pieaug. Ja? Un jāsaka, tādas mājaslapas, kā Dzert atbildīgi, tad piedāvā nedaudz tos, teiksim, paskatīties. Ja? Varbūt tā vairāk uzrunā savādākā veidā, nekā to varbūt līdz šim ir darījuši, ja? Teiksim, līdzīgi rakstura mājaslapas. Ja? Bija ziņās jaunietis Taranē policijas mašīna. Ja? Tā kā, tas vēl jau vairāk liecina par to, ka intelekts vēl nav nobriedis, vēl kritiskas spriešanas spējas nav attīstījušās. Un tajā laika posmā, jāsaka, tas ir pat līdz 25 gadiem apmēram, jāsaka tā, bravūrai vai citu ietekmē ir liela nozīme. Un tas arī nosaka, teiksim, šo nepareizo lēmumu pieņemšanu, ja, kas ir alkohola lietošana un braukšana. Tas nepatīkamākais tas, ka ir šis traumatisms, ja, ir tas, ka cilvēki var iet bojā vai gūt traumas, kas atstāja seks uz visu viņu atlikušo dzīvi. Jauniešiem varbūt šis tests vairāk viņš ir uzrunājošs daļ tā, ka viņiem var sajust kaunu pēc tam. Tāpēc, jo cik sanāca runāt, tad uz jautājumu, vai jūs gribat būt smieklīgi, parasti vēl viens man nav atbildējis apstiprinoši. Ja? Lai no sākuma varbūt liekas tā kā izklaide, varbūt tas ir interesanti, bet gala beigās var atrast sev kaut kādu noderīgu informāciju. Tāpēc varu tikai aicināt katru ieskatīties mājaslapā Dzert atbildīgi, veikt šo testu un pie reizes vēl arī apskatīties to informāciju, kas tur ir atrodama.